Sveicināti, mīļie draugi, drusciņi braucu uz 10. Un domāju, parunāsimies bišķīt. Gribu pateikt tādu lietu. Kādu laiku atpakaļ mēs iesākām tēmu par to, kā mēs saprotam žēlstību vai kā mums pasniedz Dieva žēlstību. Ja? Jo bieži mēs viņu saprotam vai mums viņu pasniedz tieši kā tādu plāksteri vai kaut kādu tādu cukurūdeni, ja? Vai kaut ko tādu. Ja? Un, protams, ka kaut kādos zināmos brīžos tas tā arī strādā priekš mums, bet pašos pamatos Dievs jau iet daudz dziļāk. Ja? Viņš iet pie cēloņiem, nevis tikai tiek galā ar sekām. Un te būs tas paradoks, ja, par to, ka patiesībā, lai žēlastība nebūtu velta mūsu dzīvēs, ja, tā kā mums to arī Dievvārds saka, mums ir jābūt gataviem ciest. Tagad drusciņu uzmanību. Ja? Īstenībā ir tā, mīļie draugi, kad gatavība ciest ir jebkura veiksmīga projekta vai veiksmīgas dzīves, ja, vai veiksmīga kaut kāda cilvēka stāsta pamatā, mīļie draugi. Protams, šeit ir atkal jautājums par to, kas priekš kura ir veiksme. Ja? Bet ja mēs tagad tā paskatīsimies, ja, tā piemēram, lai ienāktu bērns pasaulē, ja, ir jābūt gatavībai paciest. Ja? Tātad neērtības kaut kādu zināmu laiku, ja? Pēc tam dzemdību sāpes, tad atkal neērtības kaut kādu zināmu laiku, ja? Kad tavs komforts ir bišķiņ tā kā zem jautājuma zīmes, ja? Un tev ir jādala savs laiks un pilnībā, var teikt, jāziedo sevi, ja? Mazajai dzīvībiņai. Ja mēs paskatāmies tādus varbūt netik pozitīvā, vismaz manā skatījumā, ziņā piemērus, ja? Protams, ka es tagad gribu piemēram runāt par plastisko operāciju. Ja? Protams, kad ir gadījumi, kad cilvēkam tas patiešām atvieglo dzīvi, ja? Kad ir kaut kādi funkcionāli iemesli pilnīgi vai vienkārši. Es domāju, mēs saprotam, ja, par ko iet runa, bet ir tāda cilvēka, kuri vienkārši izdomā, ka viņi grib sev izmainīt kaut ko izskatā. Ja? Un šis varbūt ir tāds negatīvs piemērs, bet viņš arī tieši tāpatās parāda to pašu principu. Ja? Un ja cilvēks ir gatavs ciest, ja, tad viņš arī sasniedz to rezultātu. Ja? Jo jebkurš, kurš uz to iet, viņš saprot, ka viņš cietīs. Ja? Lielākā vai mazākā mērā būs sāpīgi. Ja? Jā, bet tas tāds negatīvais piemērs. Bet ja mēs runājam kristiešu dzīves kontekstā, tad tas, kur mums ir jābūt gataviem ciest un kas ir tā veiksme vai tā vērtība, ja, kas priekš mums ir vērtība, tad tas ir Kristus vārda dēļ. Ja. Par to ir ļoti daudz runāts. Un ir arī skaidri un gaiši teikts, ja mēs līdz ar viņu ciešam, tad mēs līdz ar viņu arī tiksim pagodināti. Ja? Un arī ir šī piebilde, ja? Tieši tas, par ko es šeit saku, bet lai jūs neciestu kā tādi, ja? Kā zagļi, kā laulības pārkāpēji un tā tālāk dzērāji, ja? Tur kaušļi un tā tālāk. Ja? Jo tādi cietīs, protams, ka viņi cietīs, ja? Tāpēc, ka tā vienkārši darbojās šie garīgie likumi, ja? Jo tikai tie, kas dzīvo mīlestībā, par tiem nav nekādas bauslības, ja? Un viņiem arī nevajag nekādu bauslību, jo viņi dzīvo mīlestībā, ja? Un kas tad ir mīlestība? Ja, te atkal mēs varam runāt par to, ka cilvēki to dažādos veidos saprot. Ja, kāds saka, redz, es iemīlējos, tur, piemēram, ne savā vīrā, ja, un tagad sauc to par mīlestību, un es dzīvoju mīlestībā, un tāpēc nekāda bauslība nav par mani. Bet Dieva vārds mums paskaidro pats sevi. Viņš saka, ka mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Ja? Nedara tuvākam ļaunu, tā ir mīlestība. Ja? Un tas, kurš tajā dzīvo, tātad par tādu nav nekādas bauslības. Un kā viņš var tajā dzīvot, ja mēs runājam par kristieti, ja? Tātad paliekot Dievu vārdā, un Dievu vārdu sludināšana ir viens no Dieva ieročiem, mīļie draugi.
Ja? Kā mums tas ir teikts Efeziešiem 6. nodaļā. Un tātad, ja mēs sludinām Dievu vārdu, tad mēs noteikti arī saskarsimies ar dažāda veida sekām, ja? Jo tumsai tas ļoti nepatīk. Par to visu ļoti, ļoti smalki ir runāts. Ja? Un tāpēc mēs nonākam pie tā, ka gatavība ciest Dieva vārda dēļ, ja, ir veiksmīga kristiešu dzīves pamatā. Ja? Jo tur arī ir tā sadraudzība ar Kristu. Ja? Tur ir tas, ja jūs ciešat manas dēļ, tad jūs arī līdz ar mani tiksit pagodināti. Ja? Jūs staigājat sadraudzībā ar Kristu, un ciešanas ir neizbēgams šajā ziņā. Ja? Jā, lai tas ir kaut kas, par ko mums padomāt. Un te mēs atkal redzam, cik dažādi, cik savādāk patiesībā žēlstība runā par šo visu, un kas ir žēlstība un kā viņa parādās, nevis kā mēs to saprotam, raugoties uz žēlstību vai mēģinot viņu padarīt par pasaules vērtību sistēmai piemērotu, ja? vai mēs saprotam žēlstību, kā jau es sākumā teicu, ja? Kā kaut kādu tikai tādu pūteru cukuru, ja? Mūsu dzīves kūkai. Ja? Nu, kaut kā tā. Bet Dievs iet daudz dziļāk. Un tur, kur cilvēks ir gatavs ciest, kur viņš ir gatavs atmest visu, kur viņš ir gatavs pazaudēt savu dzīvību Kristus dēļ, tur viņš arī to iegūst. To saka pats Dievs. Tas ir viņa jā un mūsu amen.